Tā. Vonjans. Urbāna MP 125. Ir jau YouTube'ā daži latviski nezinu, kā to īsti sauc, review par šito aparātu. Es gribēju pastāstīt bišķi smalkāk un ar tādu skatījumu no cilvēka, kam ar to ķīniešiem arī bišķi vairāk ir bijusi pieredze. Nu, sākumā ar ķīniešiem. Sīkais sāk braukt motokrosā, tad tur viņi plīsa daudz, un mēs viņus plēsam daudz, un tā tālāk, un tā joprojām, bet vienkārši par to ideju, kas tas ķīnietis īsti tāds ir. Viss saka, šrauns, kas par šķirbām un tā tālāk, nu es nezinu, man te bākai šķirbas ir ļoti skaists. Protams, kā viens kolēģis arī YouTube'ā teica, ja rokas neaug no tās sliktās vietas, tad viss ir iespējams. Principā šitie mocīši, 84. gada ražojās Šķībacainajā republikā, bet 93. gadā Suzuki esot investījis baigās naudas. Es nezinu, kur tās naudas ir palikušas kvalitātē, es nedomāju, ka viņas izaugušas ir. Un it kā esot ISO 9001 standarts. Nu, it kā esot. Bet, nu, principā, visi šitie te joki ir kopijas no kaut kādu daudz vecāku gadu. Uz šito Vonjanu skatoties, man ir, nu, Suzuki DR kaut kāds 200, nezinu, kura gada, 80 beigas, 80 vidus. Jo ķīnietis jau nekā no nulles neizdomāšu, paņem kaut ko vecu esošu un nokupē, cik ir reāli viņam veiksmīgi tas sanāk vai nē, nu tas ir cits jautājums jau. Tā tad vajadzība bija tāda. Mocis bija jānopērk. Manai meitenei gribējās moci. Mēs skatījāmies miljonus variantus, lietotas Hondeles un tā tālāk un tā joprojām. Bet beigās es paliku pie šitā, jo cena ir, nu, drausmīgi smieklīga priekš jauna. Un zinot to, kas ir jāizdara, lai viņš tomēr ietu cilvēciski pēc tam strādātu, es domāju, ka nebūs problēmas turpmāk arī. Nu, arī ja būs tā problēma maksās 5, varbūt 10 eiro. Sliktākā gadījumā, ja viss būs ļoti slikti, 25 eiro. Bet ne par to ir runa. Jā, nesmējieties, man viņš stāv istabā, jo man darbnīcā ir mans mocis izārdīts, garažā ir visas mašīnas un lauka garažā ir ļoti, ļoti augsts. Tādā veidā, tā kā viņš man pagaidām ir istabā, es neesmu viņu izbraucis, es izbraucis viņu tieši 1,5 metru, paprovējot sajūgu, un tas arī viss. Sāksim varbūt tā, nu, riktīgi pa smalko, pastāstīšu kas, kāpēc, kur, un ja gribat jūs tādu pirkt, principā nav nekas briesmīgs, ja pieņem to, kad rokas aug no pareizās vietas, reiz mūžā esam arī ar žiguli izbraukuši vai žiguli vārsus noregulējuši, tas vispār būtu spīdošs variants, ja, kad cilvēks kaut ko māka tomēr izdarīt, kaut kur tehnikai. Tādā veidā nekādā gadījumā neieteiktu, piemēram, tētim kādam nopirkt reku dēliņam, šeit pirmais mocīts tev būs, tagad tu brauksi, kamēr tev nav A kategorija vēl, un dēliņš mācās vēl, un viņš no tehnikas maz vēl ko saprot, nevajag, būs problēmas. Tētis viņus laiku vadās uz garantijas remontu, un ne viņam īsti kaut kas strādās, ne viņa kas, bet ja nopērk, pieķerās, tā, nopietni pieķerās, apmēram, man aizgāja 2 dienas, bet tā, no A līdz Z. Un tagad es zinu, ja kaut kāds sīkums būs, tas būs tiešām sīkums. Labi, sāksim no sākuma. Pirmais, ko es pērkot redzēju, sāksim no priekšas. Riteņi, diski ir parastie, nav alumīnijas. Spieķi bija pievilkti ar pirkstiem, visi. Tā kā saspieķot obligāti tāda lieta jāizdara ir pārspieķot tos, iekšā kamera talku nav redzējusi, neko nav redzējusi, nu, protams, to visu kā kulturāli jāizdara ir. Tālāk skrūves, jā, skrūves visas, jebkurā gadījumā ir jāpārvelk, manā gadījumā viņas visi uz Loctite līme ir uzlikt, uz vidējo tā, lai var atskrūvēt arī kādreiz tomēr.
Gultņi pēc pieredzes, jebkuram ķīnietim momentā jaunam pērkot, metās ārā, liekās normāli gultņi, nezinu kādam, kas kuram pēc pieredzes, kurš kam patīk labāk, tur SKF, citam, man NTN gultņi simpatizē, ja, un jo viņi ir, cik es viņus pavērsies vaļā, ir smēri iekšā vienmēr normālā daudzumā, un es parasti vēl piesmērēju bišķi vairāk, man patīk tā izdarīt. Tas priekšbremzes disks, viens cilindrs, bremzē, nezinu, neesmu braucis, bet nospiežot kaut kas notiek, redzēs, kā būs uz ceļa. Tālāk dakšu noņēmu nost, atskroja vaļā, izlēja ārā to zampu, kas tur bija iekšā. Tur bija kaut kas tāds starp brūnu šķidrumu, koku skaidu, zāģu skaidām un tā tālāk. Izskoloja vienreiz ar dakšu sēļu normāli, un pēc tam ielēja kārtīgi 10V no likvija molī, un jūt arī uz roku, kad tā lieta sāk bišķiņi strādāt. Viņa arī mīkstāk palika nekā tā oriģinālā zampa, kas bija iekšā. Tālāk vadi. Sāksim ar vadiem. Visas problēmas parasti sākās ķīniešiem nelec, nestrādā nekas, man tur nerāda pagriezini, man tur nav dzirkstele, vai es tur nevaru pielaist. Vadi visi ar daudziem maziem štekerīšiem ir. Visi mazie štekerīši ir likvidēti, izmesti laukā, nogriezti vadi, salodēts un termokembriks virsū vai termouzmava, kā viņi latviski pareizi sauc. Un vēl izolēnti visi tas ir pārtīts. Arī viss oriģinālais vads, kas ir bijis vadi, viņi tīti vaļā, jo tur arī vadām pašam pa vidu vēl kaut kur ir tāds skrutks uztaisīts, ceļš uz masu. Viens vads pienāk, divi aiziet, vienreiz sagriezt kopā un saizolēts. Nav nopietni. Tas viss ir jāsaloda, viss tas ir jāizdara. Protams, ja kādam ir laiks, gribēšana, varēšana, mācēšana, bet, ja tomēr gribās šito štruntu, piedodiet, vai moci, kas gala rezultātā, kas no viņa sanāk, ko katrs uzstājas no viņa. Tātad katrs vads, katrs štepsels, tie štepseļi te tonām ir visi likvidēti. Vienīgais, kuri palicis, ir ātrais savienojums, ir uz lukturi, tas ir šitas, uz lukturi, lai var tomēr to lukturi kādreiz padabūt nost. Tā, kas mums te vēl ir? Chongqing, Wanyan, Motorcycles un tā tālāk, tā joprojām. Labi, nav svarīgi. Tālāk. Stūres kolonka, interesanta konstrukcija. Iekšā nav gultņi normāli koniskie, kā parasti močiem ir, bet tā kā velosipēdiem ar bumbiņām mazajām var salikt, un tad var salikt konusiņu un savilkt. Nezinu, cik tas ir labi, cik tas slikti, es vienkārši tās biju pārsteigts, nekad mocim neko tām līdzīgi nebija redzējis. Bet, ja prātīgi brauc, ja meitene taisās tikai pa asfaltu braukt un nekāda motokrosi, lai arī kā viņš izskatītos pēc tādu, vairāk pa sausu zemes celiņu, es viņam galīgi nepierakstītu braukt. Tā, tas ir par šito. Tālāk, bremzes. Par bremzēm. Jā, šito te taisam vaļā, iztīram visus iedzīvotājus, kas tur iekšā ir sakrājušies. Tur viss kaut kas var būt skaidiņas, sūdiņi. Iztīram to, izpumpējam jaunu šķidrumu, bremzes noteikti ies kādu laiku. Tad. Jebkura trosīte, izsajūga trosīte, gāzes trosīte ir pilnīgi sausas, tā ka to vajadzētu arī sasmērēt. Lai tas pasākums ātri nesadilst, nenomokās un nebeidzās. Čoku trosīt ieskaitot. Tālāk. Šķirbas, visi raudāja pa šķirbām. Kā redzams, man nav šķirbu. Es visu sataisīju smuki, salikt var, bišķiņ padomājam, bišķiņ pastrādājam ar galvu. Nav tik traģiski. Bāka plastmasas, 8 litri it kā. Rezerve, var atgriezt rezervi, vai vienkārši braukt vai aizgriezt pavisam ciet. Arī bāku noņemot nost, izkratam ārā plastmasas mazos gabaliņus,
draņķības visādas, izmazgājam viņu kārtīgi. Krāniņam augšā ir sīks neilona filtriņš, tā kā uz pašu trubiņu, kas iet uz karbiņu, nav jēga nekādu filtriņu likt. Tas augšējais visu aizturēs. Jo uzliekot vēl vienu filtriņu, tas tikai pagrūtinās to tecēšanu uz to karbiņu, un tad sāksies galvas sāpes. Tā, cik mēs vēl te tālu esam tikuši? Labi, saksim no aizmugurs. Nu, tas pats viss bija štepseļi, kuri visi bija, ko visi tika nolikvidēti, izpūtējis interesantas konstrukcijas, pavēru vaļā, katalizators iekšās sākumā, un tas izpildījums iekšpusē tāds, tāpēc tā skaņa tāda patīzli bija. Un principā, kā izpūtējis normāls viņš nestrādāja. Uztaisīja taisnizplūdu ar sīko sietiņu, ielika trubiņu iekšā, nopakoja, pārpakoja. Skaņa cilvēcīga, nav drausmīgi skaļa, nebliež ausīs, nav tā kā reku ģerēvņa brauks tūlīt nodot uguņus. Tādā veidā. Tas tālāk. Pakaļējās bremzes sveiciens no 2. pasaules kara. Ir loki, piedziņa mehāniska. Spiežam ar kāju, cik spēcīgi varam. Nekādas hidrolikas, nekādi gudrības. Pakaļējā bremzes mocim it kā nav tik aktuāli, neviens viņu diži. Īpaši bieži nevajadzēs izmantot it sevišķi šitādā mocī. Tālāk ir kurbuls, kurbula lēts, tas ir labi. Tālāk piekare, interesants moments piekarei. Piekarē dakša pakaļējā nav uz gultņiem, uz buksītēm ir. Pēc izskata principā ok materiāls un tā tālāk, bet pašas dakšas bukses, arī apakšā, kur ir amiņš, visi šitie štrunti, visas, viņas bija saļņikciņiem smukiem, bet visas pilnīgi sausas, tā kā viņiem izdilums pienāktu baigātri. Visas pārjauktas, pārsmērētas un uz loktaita līmi uzliktas, lai tas nekas no tā visa neskrūvētos vaļā, jo skrūves visas bija tādas, ja ne ar pirkstiem, tad ar zobiem varbūt varētu atskrūvēt vaļā. Tā kā viss ir pārvilkti sadarīts. Amiņam ir drausmīgi īs gājiens, nenormāli īs, uzsēžoties virsū, 7 cm varbūt turp un apakaļ, to var dabūt visu to pasākumu. Līdz ar to noteikti viņš būs ciets. Priekš tagad palikt mīkst kopš ielēja 10V un saskaloja, satīrīja un sadarīja visu. Šajā pusē vēl spidometrs. Spidometrs ir ar trosīti. Trosīti, protams, sausa, jāsasmērē. Te pašai piedziņai plasmasas zobratiņš ir iekšā. Un arī smēre bija kopā ar kaut kādām koka skaidām vai drīzāk tas jau bija pakulas kaut kādas. Protams, ņēmuši, kas ir un šļek un pļek. Satīrīt, samīļot, noteikti, kad ies kādu brītiņu. Tālāk, principā, paliek mums tikai vienīgi motors. Motors arī sveiciens no 2. pasaules kara, bet 5 ātrumi ir ok. Karburators ir ok, bet kā mēs viņu dabūnam līdz pēdējai skrūvītei, līdz pašai pēdējai skrūvītei izaucam un visas skaidiņas, visus štruntus, kas vienmēr tur ir pilns, iztīram, satīram, saliekam apakaļ, viņš lec, viņš strādā, viņš iet, katru reizi viņu var pielaist un nav galvas sāpes. Tad tas ir tā, tālāk ir motors 2 vārsti, nav 4 vārstu cili, nav krūti. Ķēdes nav augšā, neiet, ir apakšējā sadalene, tā kā vecajos labajos laikos. Vārstu pārregulēju, bija, protams, bez šķirbām vārsti, tā kā cik ilgi viņš būtu nogājis, tas ir cits jautājums. Uzliku izplūdniekam 0,10, ieplūdēju 0,7, lai sākumā bišķi pagrab, un pēc tam nobrauks kāds 300-500 km pārregulēsim,
Un paskatīsimies, kas būs tālāk ar to visu pasākumu. Tā, aizsargpanna vai aizsarg biespiens, es teiktu. Nu, papīra, metāla gabaliņš smukumam. Neko reāli viņš nedarīs, ja arī jūs kaut kur uzsēdīsieties, vienkārši viņu salocīs un pielocīs pie motora klāt. Tādā veidā. Principā, tas arī būtu plus mīnus viss. Tā kā rēķināties ar to, kad nopirkt un laimīgi braukt, nu, diez vai sanāks, nopirkt, pastrādāt bišķi pie viņa, un tad tas pasākums būs izdevies. Akumulators novietojuma vieta tāda interesanta. Zem beņķa gan būtu daudz vietas, varētu mierīgi ielikt, bet viņš ir te. Nu labi, lai ir. Lādēšanas regulators uzlika uz termopastu, jo ķīnieši viņi karst un tā tālāk un beidzās ātri. Nu, cerams, ka šīs novilks bišķi ilgāk. Viņam tomēr rāms ir blakus, viņš desēsies pret rāmu vēl, un tā plāksnīt ir zem viņa. Arī ok, filtrs gaisa, parasta švamme, nevis iekšā švamme, bet elements švamme. Te var brīvi variācija, pēc tam var likt parastu švammi, izgriezt paši. Nu, nevis parastu švammi, kas ir filtra švamme, jo parastu švammi veikalā pērkamā nu īsti nederēs. Jā, pa ķēdi vēl, ķēde. Ķēde oriģinālā ķēde ir pilnīgs kaka, kā visiem ķīniešiem. Es uzliku 428 ķēdi no motokrosa, mocīšā vai no javēles ķēdi, nu kā to katrs sauc. Ķēdi vajag normālu, tad tas pasākums notiksies. Pamparam, ko es vēl esmu palaidis garām. Starteris. Starterim piedziņa nav, tā kā ir ķīniešu motoriņi Hondas kopijiem, ka mēs starteri piedziņa ar ķēdīti, ar ķēdi. Šitam ir ar normāliem zobratiņiem, ar pārnesumu. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Man labāk patikt šitāds nekā ar. Tā kā tam. Tā mans personīgs domas. Katrs var teikt, ka varbūt tas ir labāks vai nav labāks. Eļļa litrs ar kapējkam. Ir filtrs. Ir vēl filtrs. Bet filtrs ir sietiņš. Tā kā, nu, nekas tur diži filtrējās, nefiltrējās, tur vairāk ir, es domāju, nu, ja tev ikurāt kāds liels metāla gabals, toši aizturēs, bet principā eļu vajadzētu samainīt pēc pirmiem 20 kilometriem, pēc tam pēc pirmiem 70, 100, un pēc tam pēc 200, pēc tam 500, un pēc tam kādi ik pa kā 1000, jo sākumā, kamēr būs piedilšanas process, Visi tie štrunti tur cirkulēt pa to motoru, nu nebūtu nekas tas spīdošs. Tādā veidā bija vēl kājiņai tas noslāpēšanas štrunts, ja kāds noliek kājiņu, tā viņš vairāk nelec, nu nezinu, man te nepatīk, to es nometu nost, savienoju pa taisno. Uz apskati droši vien kā prasīs, tā kā es viņu saglabāju, neizmet galīgi ārā. Būs apskati, tad arī būs viss kā vajag, kā visi ir pieraduši apskatē prasīt un lai viņi būtu laimīgi. Pakaļā dakšā ir smērēšanas nipelītes. Es tur sasmērēju vienkārši ar roku, pēc tam arī vēl ar smērpistoli saspiedu iekšā smēri daudz. Nezinu, vai viņi sāk iet kaut kur pašā dakšā iekšā tā smēri vai kaut kāds caurums. Es nevarēju nekādīgi dabūt pa malām ārā. Vai nu es pārāk mazu laiku spiedu to smēri. Varbūt slings biju. Tā, nu, principā, es domāju, ka būtu skaidrs par šitādu braucamo. Šausmīgs plus, ja, protams, ir tā cena, ka viņš nemaksā neko. Un jauns būdams, tur pa 850 eirikiem, kaut ko tādu var nopirkt, tad jūs saprotat, ka no pārdevēja nevar prasīt nekādas dižās garantijas par tādu cenu. Protams, viņam jāstrādāja sākumā, ka jūs pērkat. Es viņu gan ņēmu kastē. Es uzreiz teicu, ka man saliktu nevajag, dodiet man kastē. Kastē viņš bija bez riteņiem, bez plasmasiem, bla, bla, bla. Jo tāpat es viņu taisījos visu jaukt ārā, pārbaudīt, samīļot un sadarīt visu tā, lai būtu manai meitenei droši tā braukšana. Cik no droši var būt tā ķīnieti, bet priekš pirmā mocīša, es domāju, būs baigi ok.
pabrauks, kad viņi pateiks, kad viņai jau pa švaku šitas vairs neiet, nu tad domāsim par kaut kādu nopietnāku tehniku, bet pagaidām viss ir kārtībā. Ja kādi jautājumi, protams, postojiet, atbildēšu iespējas robežās. Dāvai, čau. Vēl vienu lietu aizmirsu, divas lietas aizmirsu. Visi raud par lukturi, šausmas, šķīps stars atkarībā no mocīša un tā tālāk un tā joprojām. Nezinu, priekš manis. Es biju vispār pārsteigts par to, ka tas lukturs vispār dod staru kaut kādu cilvēcīgu. Parasti ķīniešiem tas gaisma ir tikai tāpēc, lai viņš izstītos, ka viņi ir dienas gaitai var izmantot, bet neredzēt kaut kur uz ceļa. Šitas vismaz kaut kādu kūli taisa un noregulē to pa labi vai pa kreisi. Nu, šeit taču ir paregulējumi pa labi, pa kreisi. Ieliekam šeibiņas pa labi, pa kreisi. Nu, var dabūt taisni to staru, nu nav tik traki. Un vēl par trīs reiz izslavētajiem instrumentiem, kur ir šite, nu jā, viņi tiešām ir no BSP. Nu, viņi ir tikai vienīgi smukumam, lai ievilktu ķeksīt, kad jā, instrumenti ir komplektā. Izdarīt viņiem var pilnīgi neko, tā kā droši var mest ārā, jo kas tiešām būtu uz ceļa jāizdara, tas ir, ķēdi jāpievelk. Tātad, kas ir vajadzīgi? Atslēdziņi vajadzīgi 17 atslēdziņi, 19 atslēdziņi, vai 14, 17, neatceros no galvas. Un šitie vajadzīgi 13, tā kā šitie principā ir bezjēdzīgi instrumenti, jebkurā formātā. Tā kā, ja grib instrumenti, tad pērkam kasti, saliekam tiešām normāls instruments, kas ir vajadzīgi, un tad tā lieta strādās.